Nevienmēr tukšas pudeles lemtas iznīcībai, patiesi radoši un talantīgi cilvēku rokās tās iegūst jaunu dzīvi. No 10. decembra Tīnošu tautasnamā apskatāma Oksanas Gukas stikla apgleznojuma izstāde Stikla melodijas. Tā ir mākslinieces pirmā izstāde, kā sākums jaunam piedzīvojumam, jaunai dzīvei un jaunam izaicinājumam. Эта идея родилась с того момента, когда хотелось друзьям сделать какой-то приятный сюрприз. И первые свои работы, бутылки разрисованные, были подарены друзьям. С этого все и началось. Дальше, дальше и дальше. Сколько лет уже вы? Примерно около 2 лет я занимаюсь именно на стекле, а сами бутылки, наверное, уже 1,5 года. Viena darba ilgums dažādu rakstu un zīmējumu izveidošana Oksanai aizņem 4 līdz 8 stundas. Māksliniece ietekmējusies no ķīniešu tradicionālā gleznojuma, rada pati savu līniju un krāsu simfoniju. Viena no izstādes apmeklētājām un lielākajām atbalstītājām ir Oksanas māte Zoja. Мандраж с самого утра, конечно, очень волновались, потому что, первые не знали, долго шли к этому. И первые ее работы у меня дома, это не сравнить, конечно. Это где-то лет 5 назад она начала потихонечку так, это самые подарки. Когда трудно было, кризис был с деньгами, очень было интересно подарки делать, именные подарки. И всем очень нравилось. Говорит, а почему ты не поставишь это как что-то такое более... и поэтому начали постепенно рисовать. Man ļoti patīk. Man arī. Kas ir tie, kuri laikam tās šīs lelles jums vairāk piešķir? Jā, tie mati it sevišķi tām lēlēm. Vai kā jums liekas tā grūti tādu kaut ko taisīt? Jā. Tik skaisti, jā. Jo ja taisītu, piemēram, kaut ko tādu parastu, tad vēl tā, bet šitais ir ļoti izcili uztaisīts. Pat nevarētu izvēlēties, kuru, ja man teikt, kuru, lai es izvēlos, pat nevarētu. Ļoti skaistas visas. Varbūt kuras tā īpaši tā liekas, tā, kas piesaista uzmanību? Man jau šī pudele un tur no tām. Tā pudele un divas glāzes ļoti skaistas. Un tā divas glāzītes, kas ir ļoti skaistas, pieskaņotas. Oksana sevi pieteikusi kā klusu un trauslu, kā jūtīgu un sentimentālu pasaules vērotāju. Viņas darbi vēl tikai meklē savu skatītāju un piesaka savu pirmo ienākšanu pasaulē. Dāca Tribotska, Zanda Treško, Ogas televīzija.